Nē, mātes plati nav jāmaina. Ja jau tu izmantoji datora analoģiju, tad tā arī iztēlosimies teikt, ja iztēlojas datoru, kuram iekšā ir vienkārši nenormāli daudz vīrusi. Ja? Viņš viss ar vīrusiem, viņš lago, viņš čakarējas, viņš lēni slēdzas iekšā, viņš karās augšā, viņam tur nestrādā tas, tad tur kaut kas tur visu laiku kaut kas iet garām, šķīpa, greizi, nepareizi. Un liekas, ka tas dators jāmet miskastē, viņš vienkārši, vai arī viņam vienkārši, jāmaina mātes plati, un tad viss lielais restarts jātais. Bet tā nav. Ja iztīra datoru no visiem vīrusiem ārā, tad viņš atgriežas atpakaļ uz bāzes uzstādījumiem. Un tad analoģiski tie bāzes uzstādījumi mums katram cilvēkam ir pilnīgi normāli. Mēs katrs piedzimstam un esam šeit, paredzēts būt diezgan normāli funkcionējošam, priecīgam, laimīgam, iedvesmotam, ar prāta skaidrību, bez miglas, bez trauksmes, bez problēmām, bez bailēm, bez vainas sajūtas, bez nekā. Vienkārši tāds brīvs, viegls, laimīgs cilvēks, kuram viss ir kārtībā. Bet pa dzīvi, it īpaši pirmajos dzīves gados, kad ir mums atvērts mūsu portāls, kurā tie visi vīrusi var salīst nenormāli ātri iekšā, mēs salasam tik daudz tos vīrusus, ka reāli tiešām var šķist, ka vienīgais veids ir kaut kā vai nomainīt mātes plati, vai kaut kādu mega restartu taisīt tādu, kas vienkārši, es nezinu, vai vienkārši mest ārā. Šitas vairs nestrādā, šito datoru mēs vienkārši likvidējam, jāpērk jauns. Un analoģiski jāmaina ķermenis, jāpārcimst, jāreinkarnējās un jāmēģina atkal vēlreiz. Bet, diemžēl, nē, jo tāpēc, ka tas nav tas, kā šo spēli var iziet. Tev ir jāiemācās iztīrīt visi savi vīrusi savas dzīves laikā no sevis un jāatgriež atpakaļ pie saviem bāzes uzstādījumiem un saviem factory settings sevī, kuri ir vienkārši ļoti, ļoti patīkam pieredze un forša lieta, brīvs, viegls, laimīgs, iedvesmots, atvērts cilvēks, kurš nebaidās ne no kā, kurš ir atvērts pasaulē, kuram nāk daudz idejas, viņš dzird foršas iedvesmas lietas, viņš ir iedvesmots, viņš grib kaut ko izdarīt, viņš grib kaut ko iedot pasaulē un tā tālāk. Nevis viņš grib noslēpties, viņš grib aizbēgt, viņš grib no visiem attālināties, lieciet man mieru, jo viņam ir vienkārši, viņš nevar vēl vienu teikumu, vēl vienu kaut kādu ideju, jūs kaut ko vienu vēl lietu no manis paprasīsiet, man vienkārši čau būs. Ja, lūdzu, nedariet to, es uzkāšos. Un tāds ir tas dabiskais stāvoklis, kas īstenībā nav dabisks stāvoklis, bet tāds ir standarta stāvoklis lielākā daļa cilvēku, katram savā veidā, un tas ir stāvoklis, ka tu esi pilns ar vīrusiem. Bet tad, kad tos vīrusus izravē un iztīra ar saknēm ārā, jo viņiem tur nav jābūt. Kāpēc viņus var iztīrīt? Atbild uz tavu jautājumu vēl dziļāk. Kāpēc viņus var iztīrīt? Ir tāpēc, ka viņiem tur nav jābūt. Tie ir svešķermeņi, tās ir liekas programmas, liekas nepareizas, pilnīgi neveselīgas un neīstas, iluzoras ticības programmas, domas un tā tālāk un pārdzīvojumi vispārējais. Un tad, kad viņus noņem nost un iztīra ārā, tad paliek tas, kas ir tīrs un patiess, tas, kas ir patīkams, labs un priecīgs un kurā var būt mierpilna dzīves pieredze un laimīga un tā tālāk. Tā, kad jā, to var izdarīt. Kā tieši, es to nevarēšu izstāstīt, tāpēc, ka tas ir diezgan garš un sarežģīts process. Ir daudz dažādi veidi, kā, respektīvi, nevis daudz dažādi veidi, bet ir daudz dažādi elementi, no kā tas sastāv, un tas paprasa laiku, tas paprasa piepūli, un ir vajadzīga palīdzība, ir vajadzīgs atbalsts no kāda, kurš zina, kā tev izvest cauri, gan ar norādījumiem mentāli, gan arī ar tehniski, ar visādiem paņēmieniem. Bet to tiešām var izdarīt, un var izdarīt ļoti efektīvi un dziļi, un uz neatgriešanos tādā ziņā, kad vīrusiem tālu uz mūžu, un dzīvojam forši bez viņiem.